Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Ukrainas parlaments šodien pieņēmis likumu, kas regulēs jauniesaucamo uzņemšanu armijā. Likumdevēji ilgi vilcinājās ar šī likuma pieņemšanu, jo bija paredzams, ka populārs tas nebūs. Ar likumu tiek paplašinātas Ukrainas varas iestāžu pilnvaras izdot iesaukšanas pavēstis, izmantojot elektronisko sistēmu, un tiek veiktas arī citas izmaiņas. Ministru prezidente Sīliņa no šodienas uz laiku pilda arī ārlietu ministra pienākumus, jo bijušais premjers Krišjānis Kariņš atkāpās no ārlietu ministra amata saistībā ar ministru prezidenta amata laika privāto avioreisu skandālu. Tiesa gan rīt un parīt gan par ministru prezidenta, gan ārlietu ministra pienākumu izpildītāju iecelta tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, jo Sīliņa dosies vizītē uz Austriju. Konkursā Darbīgās kopienas Latgalē 2024 piešķirts atbalsts 11 iniciatīvām. Darbīgās kopienas Latgalē notiek 3. gadu. Šogad bija iesniegti 57 pieteikumi no visiem Latgales novadiem. Konkursā atbalstītās iniciatīvas notiks Lūdzas, Balvu, Preiļu, Rēzeknes, Krāslavas novados un Daugavpilī. Ideju īstenošana ir jau sākta un turpināsies līdz šā gada 30. novembrim. Kopienu iniciatīvu konkurss Darbīgās kopienas Latgalē 2024 ir finansēts no British Council pārstāvniecības Latvijā, lai atbalstītu vietējo kopienu aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Apvienība Pilsēta cilvēkiem sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV aicina parakstīties par kriminālu atbildības noteikšanu personām, kas būtiski pārsniegušas atļauto braukšanas ātrumu. Iniciatīva rosina arī noteikt iespēju par šādu pārkāpumu konfiscēt transporta līdzekli. Iniciatīvas mērķis ir cīnīties pret atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, kas apdraud ne tikai pašu pārkāpēja dzīvību, bet arī sabiedrības kopējo veselību un drošību. Daugavpilī valsts policija aizturējusi kādu 1978. gadā dzimušu vīrieti par huligānismu un Krievijas kara noziegumu slavināšanu. Runa ir par 6. aprīļa incidentu Krogā artilērijas pagrabi, kur šis vīrietis uzvedās agresīvi, rupji traucēja sabiedrisko kārtību un publiski slavināja Krievijas kara noziegumus, turklāt nodarīja miesas bojājumus kādam 1985. gadā dzimušam vīrietim. Par notikušo sākts krimināla process. Latvijas televīzija iepriekš ziņoja, ka uz artilērijas pagrabu sienas naktī uz trešdienu esot ieskrāpēts Krieviju slavējošs uzraksts. Šodien Daugavpils vienības namā pirmo reizi norisinās Oso kina brīvības festivāla Ukrainai koncerts Ars longa Vita brevis. Tajā piedalās Ukrainas Nacionālās filharmonijas solistu kvartets, pianists Andrejs Osokins, aktrise Zane Daudziņa un etnomūziķe Viktorija Prituļaka. Programmā ukraiņu komponistu un Brāmsa skaņdarbi, karā kritušās ukraiņu rakstnieces Viktorijas Ameļinas un karā kritušā ukraiņu dzejnieka Maksima Krivcova dzeja. Augšdaugavas novada pašvaldība turpina iesāktos ceļu būves un remonta projektus un plāno jaunus. Rudenī sākās būvdarbi Ilūkstē Strelnieku ielā, kur tika rekonstruēts bruģis. Tagad darbs objektā atsākas. Tiek atjaunots skolas pagalma bruģis pie Raiņa Ilūkstes vidusskolas, Ambeļos tiek pārbūvēta parka iela, uzsākt arī Kalkūnes pagasta ceļa Daugava celtnieks būvdarbi. Subatē turpinās pagājušā gada projekts, tā ietvaros pārbūvē Domes ielu un remontē pašvaldības ceļu Augstkalni pilsētas robeža Jelgavas iela. Šogad Kalkūnos plānots būtiski uzlabot teritoriju pie 6 daudzdzīvokļu mājām, izbūvējot autostāvvietas un ierīkojot apgaismojumu, tāpat plānots rekonstruēt skolotāju ielu Špoģos. 24. aprīlī Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā Rīgas ielā 22A 1. stāvā notiks seminārs Finanšu drošība digitālajā vidē. Pasākuma dalībnieki uzzinās, kā pasargāt gan savu naudu, gan datus veiksmīgai un ērtai finanšu jautājumu risināšanai ikdienā. Semināra galvenās tēmas – krāpnieku motivācija, krāpšanas veidi digitālajā vidē un digitālās tendences finanšu jomā. Pasākumu vadīs akciju sabiedrības Svedbank vadošā klientu konsultante Evita Davidovska. Dalība pasākumā bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.